Čau visiem! Šī video es vēlējos uzfilmēt un jums parādīt, kā izskatās tikai pusi no sejas uzkrāsota. Šī video doma ir parādīt, kāda ir grīma atšķirība, jo tā kā bieži cilvēki saka, ka tur krāsojies vai nekrāsojies, tur viens un tas pats ir tā kā, ka nav atšķirības, bet ar šo video es parādīt jums tieši to, ka ir tomēr atšķirība un tā nav taisnība, ka nav atšķirības. Es nebutinu kaut kā tieši krāsoties, jo vispār pēdējā laikā es pati esmu mazāk sākus krāsoties un es nezinu, vai ir slinkums vai liekas vienkārši, ka to vairs nevajag. Tāpēc es tā kā neplānoju ar šo video parādīt to, ka ir tā kā jākrāsojas, kā var izskatīties uzkrāsojusies, bet vienkārši to atšķirību vēlos jums parādīt. Ko tad sākšu krāsoties? Krāsošu es labo sejas pusi. Tātad tagad es uzlikšu CC krēmu, tur, kur ir man kaut kādi apsvērtumi, zilie loki zem acīm, un izmērēšu to es ar pirkstiņiem. Vispār es, ja godīgi, pat neatceros, kad es nopirku šo CC krēmu, bet man liekas, es tik lietoju, un šis CC krēms nebeidzas. It kā tas ir labi, man ļoti patīk, es pilnīgi katru dienu to lietoju. Vienmēr zem deguna es arī uzlieku konsīleru vai CC krēmu, jo vienmēr man tur ir apsārtis. Un par cik man ir sausa sejas āda, man tikai grūti piemeklēt konsīleru vai tonālo krēmu vai CC krēmu pie manas ādas, tā lai tik ļoti nevarētu pamanīt visas tās sausās vietiņas. Bet šis CC krēms tiešām ir, ja jums savs āda, tas uz meitenēm attiec, tad es varu ieteikt. Bet, teiksim, protams, seja spīdēs. Tas ir tā loģiski, jo šim CC krēmam klāt ir eļiņas. Tāpēc nofiksēšu es to vēlāk ar Fit Me pūderi. Tā ar pirkstiņu es visu izmērēju kārtīgi. Par cik šī grimā man tiešām ir jāparāda, kāda var būt atšķirība. Es vēl uzlikšu konsīleri. Šis ir Rimmel Match Perfect. Īsnībā es to jau kādu laicīgi nebiju lietojis, jo man likās, ka beidzās, bet nebiju izmetusi ārā, un es vienu dienu kaut kā pamēģināju, un tomēr vēl tur kaut kas ir palicis. Tāpēc šodien es uzlikšu to. Šeit tā dotiņa. Un jāizspiež konsīlers un jāliek uz vajadzīgajām vietām. Man tas ir zem acīm, jo man tur ir zili lociņi zem deguna, kur kaut kādas pumpiņas mazas, kur spieras uz deguna, un tas viss kārtīgi jāizsmera. Man šis konsīlers arī ļoti patīk, bet diemžēl jau gandrīz ir beidzies. Man vēl, es varētu jums ieteikt, ja jums ir savs āda Maybelline Fit Me, bet to konsīleru es nelietoju, jo man tas ir šobrīd pa tumšu. Nesanāca notrāpīt ar toni, tāpēc ikdienā es vairs to nelietoju. Manuprāt, atšķirība jau tiešām ir manām, es nezinu, es skatos spogulī, es nezinu kā kamerā. Un tagad, lai man seja nespīdētu un šis viss, drīzāk šī puse, turētos visu dienu, es likšu Fit Me pūderi, arī ļoti patīk, un vispār šī Fit Me sērija ir domāta sausai ādai, tādēļ man ir Fit Me tonālais krēms, konsīlers un pūderis, pilns komplekts. Ņemu šo šādu te pūkai notiņu, pielu, un paņemu pūderi šādu te, un akurāti lieku zem acīm, nav pārāk daudz jāliek. Tiešām es jau kādu mēnesi varbūt lietoju pūderi un var redzēt to atšķirību, jo, teiksim, agrāk, kad es lieku grīmu, es nezinu, vai es jums to jau biju, teiksim, man liekas, biju jau sūdzējusies kādā video, es uzlieku grīmu un, principā, es aizēju skolu, pieiet kādas 2-3 stundas un tiešām grīms tā kā nebūtu likts man. Un es domāju, kā tā var būt, jo teiksim, jāiet kaut kādiem pasākumiem, kā tur grīms var noturēties visu vakaru vai vēl kaut kā savādāk. Un tad es sapratu, pie visa ir
nevainīgs, bet tā kā, nu, tad jālieto pūderis, ja grib, lai grims turētos pēc iespējas ilgāk. Tāpat arī bāzes. Es biju sagatavojis, bet aizmirsu uzlikt. Es varu jums ieteikt, to nevar iegādāties Latvijā. Šādu primeri, ja bāzīti, es lietoju ikdienā Garnier 5 sekundžu. Es nezinu, kā lai jums parādīt, nu pēc iepakojuma, domāju, sapratīsiet. Lūk, tā es iegādājos to Anglijā, un tiešām labs man patīk. Tad es uzlieku šo te CC krēmu un, principā, pūderi un visu. Pēdējā laikā īstenībā es arī vairs tā uzacis īpaši nekrāsoju, jo es sapratu to, ka tomēr man pašai ir tumšs biezs un īpaši nav atšķirības krāsot ikdienā, jo man liekas, ikdienas grimām noteikti nav jāpatērē vairāk par, es nezinu, 10 minūtēm varbūt, jo tomēr ikdienas grims ir pavisam, nu, ikdienas grimam jābūt, manuprāt, pavisam vienkāršam, ļoti ātram un vieglam. Tātad uzacījums izmantošu šo te LA Girl paleti. Lūk tā, man jau vasks ir bez mazliet izlietots. Un pārsvarā es lietoju šīs pašas tumšākās uzacu ēnas. Un ko es daru? Tātad es iekonturēju tās vietas, kur maz matiņu. Tātad šo uzaci es pabeidzu krāsot, un īstenībā tik dīvaini teikt ir viens skaitlī, jo tā kā parasti saka, nofiksēšu uzacis ar gēlu, tagad jāsaka, nofiksēšu uzaci ar gēlu. Un jā, to arī tagad darīšu. Tātad man ir L'Oreal uzacu gēls, kas ir caurspīdīgs. Un apkārt uzacī es apvilkšu NYX Wonder Pencil šo te miesas tonītī zīmuli, tā kā, lai vairāk šī uzacis izceltos. Dievs, tas izskatās tik dīvaini. Es nezinu, vai to kamerā var redzēt. Vienkārši tā kā būtu uzlīmēta uzacis. Un tagad man ir ar rotiņu, tas jāiztušē. Varat salīdzināt, kā izskatās neuzkrāsot uzacis un kā izskatās uzkrāsota. Tātad ar uzacīm un seju es pabeidzu. Nu, seju ne līdz galam, jo es vēl likšu bronzeri, veiku sārtumu, highlighteru un tā. Bet tagad es pāriešu pie acīm. Es izmantošu NYX acu bāzi. Tātad noteikti jums šo bāzi varu ieteikt, jo tiešām acu turas visas dienas garumā. Agrāk es tāpat kā ar CC krēmu bija, ka es uzliku aizgāju skolu un principā vairs tā kā nav. Tad agrāk tāpat bija ar acu es uzlieku, aizēju skolu un principā, nu, pirmkārt sajiet rieviņās un otrkārt jau vairs nav acu. Pilnīgi tā varētu teikt. Un tagad ar šo bāzīti ir tā, ka acu turas tiešām visas dienas garumā. Un tātad, jā, es uzliku nedaudz un izsmērēju. Un kā man teica pārdevējs, tad 30 sekundītes jāpagaida un tikai tad var likt acu. Parasti pa to laiku slieku bronzeri. Es šodien izmantošu savu gožu bronzeri, jo kaut kā man negribās video jums parādīt šo savu mīļāko NYX bronzeri, kurš jau ir sadrupis. Bet, nu, īstenībā man nav tik žēl, jo bija jau liels caurums vidu izveidojies. Tā kā ir laiks jau pirkt citu bronzeri. Un tātad bronzeris likšu zem vaiga kaula. Tā, es uzliku tikai zem vaiga kauliem. Tagad es uzlikšu nedaudz deguna un nedaudz šeit. Es paņēmu šādu te otiņu, nezīmēšu degunu. Bronzeri es uzliku, tagad es uzlikšu vaigu sārtumus. Šie man ir no AliExpressa. Jā, no AliExpressa, it kā maka. Un tādā grozā tonītī.
Jā, īstenībā grūti pamanīt, tāpēc nedaudz vairāk jāliek. Un likšu ar šādu te lotiņu. Vaigu sārtumus vienmēr uzlieku vairāk, tādēļ, ka es nezinu, tas gan man pazūd ātri, tādēļ es nedaudz vairāk uzlieku, un tad, zinu, ja vairāk es uzlieku un pagaidām ir nedaudz pakoši, tad pēc tam būs labi. Tātad, jā, es iztos baigi atsalsi kamerā. Jā, jo parasti tā kā vaigiem jāiztās, tādiem dabīgi sārtiem. Es nezinu, spogulītī labi kamerām baigi koši. Kā highlighteri es vienmēr izmantoju šo slīku paleti, to jūs redzat. Šeit ir 4 brīnišķīgi highlighteri, 1 mitrais, 3 sausie. Tātad šo es lieku virs lūpas, šo uz vaiga kaula, šo uz deguna. Un šis, principā, domāts tā kā zem uzadzes, bet, to gan es tā neizmantoju. Es pārsvarā šo dzelteno arī lieku zem uzadzes. Tātad es ņemu šo te lielo otiņu. Un tātad virs lūpas uzlieku. Pareizi man tik uz vienas puses jāliek. Tas ir grūti. Tādu uz degunu. Tagad uz vaiga kaulu. Un dzeltenās zem uzvads kaulu. Tās es daudz nelieku, jo tomēr es uzliku to zīmulīti, un tā jau ir iekontrēts. Highlighters piedod sejai tādu dabīgu spīdumu. Varu sākt krāsot acis, tam es izmantošu šo te Denūdas paleti, bešajos toņos. Es tikai viegli iēnošu acis ielocītē, nedaudz izgaismošu ar highlighteru, jo tā kā mans plāns ir nedaudz tā kā iezīmēt izteiksmīgāku aci un tad uzīmēt atkal šis acis strelkas. Pēc jūsu ieteikuma, tad, teiksim, tā līnijas vai kaķecis. Un tagad es ņemšu šīs te gaiši brūnās atsvēnas tieši, lai iezīmētu acis ielocīti. Šādi acis izskatās nedaudz izteiksmīgāka. Nedaudz apakšējos skropas līnijās arī iezīmēju ar šīm te gaiši brūnajām atsēnām, lai radītu tādu nelielu ēnu. Principā vairāk es atsēnas nekrāsošu, un tagad es zīmēšu strelkas. Tam es izmantošu šādu te slīpotiņu un NYX gēlu lainerīti. Agdies. Jā, jūs esmu kārtīgi cītīgi lietojusi. Un tad kā es zīmēju kaķecis, tātad pie skropas līnijas ievelku melnu līniju. To es tagad izdarīšu. Melnu plānu. Šī video es jums tā kārtīgi nerādīšu, kā es zīmēju strelkas, jo es plānoju atsevišķu video uzfilmēt. Tātad šo līniju pie skropas līnijas iekrāsoju, un tagad es aptuveni tā ievelku tādu iedomātu līniju, tātad, kas iet no nāsas ārējā stūra, un tur, kur uzvedz beidzas, tas ir aptuveni šādi. Un tur man arī jāievelk tas ķeksīts. Vienmēr es ievelku ķeksīti aptuveni tik, cik ir gara otiņa. Tādu ikdienā tādu strelkas tieši velku. Paņemu nedaudz gēlu uz otiņas un atlieku tā kā ķeksīti tādu. Tas izskatās nesavelkot aptuveni šādi. Es šo te ķeksīti savelku ar to līniju.